Jaunavas Marijas darbs. Es varu pateikt, angliski mind blown. Vienkārši es skatos tāds darbs, tāds roku darbs. Un tā ir visi izveidot, tā kā 3D es nevaru pateikt, ko es redzēju, bet tas bija vienkārši vienreizēji. Tas bija wow. Pats esmu personīgi mēģinājis arī paskatīties, kas tad īsti notiek ar mākslu mūsdienās. Ir redzēti visādi mākslas darbi no renesanses, baroka, visādiem tādiem laikiem, bet kas tad īsti notiek ar laikmatīgo mākslu, ir bijusi tāda interese. Noteikti ir vērts atnākt uz šejieni, lai uzzinātu kaut ko par mūsdienu māksliniekiem, par kuriem, manuprāt, netiek runāts pietiekami daudz, un viņi netiek tik daudz publicēti, un varbūt tieši tās laikmatīgās mākslas oriģinalitātes dēļ un dziļo domu pavērsienu dēļ. Izstāde, lai gadījums kļūtu par notikumu, ir ABLV banka laikmatīgās mākslas kolekcijas daļa, kas tiks dāvināta topošiem laikmatīgās mākslas muzejiem. Projekts izglītojošā spēle skolēniem tāpa domājot par vidusskolēnu auditoriju, kas pie labvēlīgākā scenārija, ja drīzumā taps laikmatīgās mākslas muzejs, būs tie, kas saņems šo mūsu veidoto kolekciju kā dāvanu sev. Mēs vēlējāmies, lai mērķa auditorija saņemtu šo kolekciju ar prieku, būtu par to izglītoti un saprastu, ka tā ir liela vērtība Latvijas kultūrā. Spēle ir nepieciešama, lai mācību procesu padarītu aizraujošu. Spēles elementi ir planšetdatori, un planšetdatoros skolēni iepazīstās ar mākslu caur viņiem zināmām lietām, caur mācību priekšmetiem, ar kuriem viņi saskarās skolā ikdienu. Un caur šiem mācību priekšmetiem, caur fiziku, ķīmiju, bioloģiju, mēs stāstām par laikmatīgo mākslu, jo laikmatīgajai mākslai tik tiešām ir raksturīgi dažādu zinātņu un dažādu, tā teikt, mācību priekšmetu klātbūtne. Katrs mākslas darbs, kuram klāt ir planšetdators, ir savā veidā tieši saistīts ar mācību priekšmetu, jo katrā mākslas darbā ir vai nu fizika, vai nu ķīmija, vai nu vēsture, un katrs uzdevums ir pielāgots tieši šim mākslas darbam. Ikdienā aizejot uz muzeju, mēs noteikti neaizdomājamies par to, kas ir tā darba pamatā, kā tas ir tapis, un patiesībā cik daudz zinātnes tam visam ir pamatā. Jo reizēm liekas māksla, tā ir māksla vai ne, un zinātne ir kaut kas pavisam cits, bet patiesībā tad tie jautājumi un tie uzdevumi kaut kā to visu apvieno un parāda, ka tas patiesībā ir ļoti cieši saistīts. Ja godīgi, es nekad nebiju iedomājusies, ka fizika, ķīmija vai kaut kāda bioloģija būs sasaistīta ar mākslu, gleznu. Cilvēkā viņš izdomā kādu tekstūru vai kādu formu viņš izdomās, tā kā veidos bildi kopumā. Es nekad nebiju iedomājusies, ka to var apvienot. Vienkārši tev ir rokas, domas un tu izklāj visu. Kad jaunieši ierodās izstādē, viņus sagaida asistents. Un asistents viņiem uzreiz pastāsta par to, kas ir izstāde un kas ir izglītības projekts, kas viņu sagaida šeit. Un pēc šī ievada viņi tiek sadalīti mazākās grupās, viņiem tiek iedotas darba lapas, kas viņus ved cauri izstādei. Katra mazā grupa iet savu individuālu ceļu, un ceļā viņi sastopa uzdevumus. Uzdevumi ir planšetdatoros vai darba lapās. Un tie uzdevumi, kas ir planšetdatoros, ir pildāmi grupās. Viņi saskarās ar uzdevumiem, kas ir saistīti ar mācību priekšmetiem, taču darba lapās viņi atbild uz individuāliem uzdevumiem, kas ir saistīti ar subjektīvo viedokli, ar savu fantāziju. Un, kad šis ceļš ir iziets, viņi atkal atgriežas pie asistenta, kas viņiem palīdz dalīties ar saviem iespējiem. Viņi analizē redzēto un stāsta par to, kas viņuprāt ir laikmatīgā māksla. No sākuma es nesapratu darbu par Žani, bet pēc tam, kad mēs aprunājāmies, meitene izstāstīja par to, ka tas suns un viņš pats ir tāds kā savs iekšējais konflikts, tad tas palika skaidrs, bet pirmajā brīdī noteikti tas bija kaut kas nepieredzēts, kaut kas interesants un kaut kas tāds, kas iepriekš nekad nebija piedzīvots. Man ir tas, ka es redzu, un tad man vairojas domas, visādas frāzes, ko tas autors ir ar to domājis, ko bilde rāda man, ko es tajā brīdī izjūtu. Tas bija Katrīnas Neburgas darbs, ja nemaldos angliski, izruna Solitude. Ļoti patika
gan vizuālā, gan audio apvienošana tajā telpā ar izcilu akustiku. Tu sēdi un vienkārši izbaudi to visu. Dzīvot 21. gadsimtā un nezināt laikmetīgo mākslu, tas noteikti ir noziegums pret skolēnu. Es zinu, ļoti daudz tādu programmu vidusskola arī, kuras neparedz, piemēram, kultūras vēstures apgūvi, kā tas ir ar maniem skolēniem. Ja, viņi ir eksaktā klase un šādu mācību priekšmetu viņiem nav. Tad šeit ir iespējams viņam kaut ko uzzināt arī par to jomu, kas būtībā ir drusciņi tā kā sveša palikusi. Un otrkārt, skatoties uz viņiem kā uz eksaktajiem, kā uz eksakto klasi, iegūms ir tas, ka šī izstāde viņiem varēja likt saprast, ka tās zināšanas, kuras mēs iegūstam ķīmijā, fizikā, bioloģijā, tās nepaliek tikai klasē un nepaliek tikai tā mācību priekšmetu robežās. Arī, piemēram, savu dzīvi saistot ar mākslu, to visu ir iespējams izmantot. Šī izglītojošā spēle ir domāta 9. un 12. klases skolēniem. To mēs zinājām no paša sākuma, bet, lai saprastu, kādā virzienā mums iet un kādu saturu veidot, mēs veicām pētījumu, kur mēs intervējām skolotājus un arī skolēnus. Un pēc tam mēs jau varējām secināt, kurā virzienā iet. Pēc tam mēs pieaicinājām jaunus radošus skolotājus, kur mums palīdzēja izstrādāt uzdevumus, kas šobrīd ir redzami planšetdatoros. Un, lai šo visu spēli padarītu tiešām par spēli, par piedzīvojumu, mēs uzaicinājām mums piebiedroties arī Māri Resni, kurš spēli padarīja par īpašu piedzīvojumu jauniešiem. Pēc šīs izstādes ABLV banka turpinās veidot kolekciju ar mērķi dāvināt to topošiem laikmetīgās mākslas muzejam. Mēs turpināsim izglītot skolēnus un arī citas sabiedrības daļas par laikmetīgo mākslu. Un ceram, ka nākamie projekti jau drīzumā notiks īstajā laikmetīgās mākslas muzejā Latvijā.